šī reizē par to, cik svarīgi ir atgādinājums tā, ka mūsu komandās, ko mēs darām, ir tie censoņi, kas iesāk kaut kādu lietu, jau pirms īpašnieki vai kaut kāda sākotnējā komanda, kas kaut ko ir uzsākusi, un pēc tam ir, protams, laika gaitā varbūt kaut kāda spēlētāja sastāv pamainās, un tad pievienojās oriģināliem uzsācējiem, vienam cilvēkam pievienojās vēl komanda, un cik ļoti svarīgi izveidot mehānismus, kas nodod informāciju tālāk, un ar to pašu centību, ar to pašu funktieru, ar kādu tas oriģinālais iesākums ir bijis, kad aiziet arī pārējiem. Šī nedēļas nogalē mums vienkārši šodien mums līdās šeit Viļņā sāksies mācības, kur mēs esam sabraukuši no Latvijas 20 cilvēki, uzņēmēji, un runāsim par un ap dažādām lietām, kuras mēs esam izvirzījuši kā galveno tēmu, un tā ir 80-20 un Pareto princips, un tad attiecīgi kā tas izpaužās un attiecināms ir uz dažādām situācijām. Bet man vienkārši gatavojoties, jo mums vakar arī bija pirmais vakars, kad mēs sabraucam, un bija paredzēts vakariņas, un bija sarunāt viena vieta, un tā vieta tur nesanāca, viens itāļu restorāniņš, viņš tāds ļoti maziņš, un mums tā grupa 20 cilvēku, un tam restorāniņam tas bija pa daudz, bet mēs tāpēc, ka mēs jau atbraucām ar Gunītu ātrāk, jo no ceturtdienas mēs skatījāmies vairākas citas vietas. Un tie bijuši cilvēki, kas ir vairākas gadus dzīvojuši un vietēji, un tad ir ieteikts vairākas sarakstīņš ar lietām, kur restorāni, kur varētu būt, bet dažos no viņiem sanāca ļoti, ļoti interesanti, kad mēs atrodam vienu, kas ir forša vietiņa. Mēs aizbraucam sestdienas rītā, vēl ātri paskatīties, jo, viens ir bildējis, otrs ir, kā tas ir dzīvējis, tajās vietās nebija bijis. Mēs aizbraucam, un mēs ejam iekšā un runājamies, un mēs sakam, mēs būsim, jo mums tur daži tajā vakardienā vēl netiek. Uzreiz tā 100% uz to vakaris visos restorānos, kur es zonījos un skatījos, es saku 14 vietas vajadzēs. Un gan vakar sanāca višķiņ vairāk, bet, vienkārši saku 14 vietas. Un mēs ieejam, un es redzu to, ka tie viesmīļi, un uz svētdienas vakaram. Un redzēt, un tāpēc, ka bišķi arī lietuviski saprot, es redzu, ka viņi negrib. Viņi negrib. Un tie nav īpašnieki, bet vienkārši tie ir viesmīļi, kas strādā kaut kādā restorānā, un viņi negrib. Viņi negrib ņemties svētdienas vakarā ar 14 cilvēkiem vienā rezervācijā. Un turpat bija tāds absurds, mēs aizējam, es saku, tā. Mums vajadzētu, jums tad jāraksta mūsu menedžerim, jo tādu cilvēku skaitu es nevaru pats personīgi pieņemt, kā tas lēmums man nav iedots, kas jau pēc būtības ir, it kā es saprotu, bet atkal no puses absurda lieta, jo klausamies, kas tālāk. Viņi saka, 14 cilvēks, tad jums jāraksta menedžerei, un man iedod vizītkarti, rakstiet menedžerei, viņai gan tur nav numurs, tas numurs, kas tur norādīts, tas nāk taisno uz šeien, un tas tad uz restorānu, jo menedžeri vīkendos nestrādā. Un es viņam, labi, ir sestdienas rīts 12, es viņai uzrakstīšu lielās e-pastu, kāds varbūtības koeficients, ka viņi līdzās izlasīs, jo man ir vajadzīgs apstiprinājums. Tā. Viņi visticamākais nelasīs to e-pastu. Tātad man darbinieks piedāvā risinājumu, kur viņš apzinās to, ka tur nebūs risinājumu, ka būs tikai ziepes, saproties, manā gadījumā. Es saku, labi, man pieslēdzās mani kundze arī. Viņš saka, labi, nevar 14 cilvēkiem rezervāciju, jums nav tādas tiesības iedots, ja? Cik cilvēkiem jūs varat? Es varu līdz 7, līdz 10. Es saku, mēs uztaisīsim līdz 2 rezervācijas. Tā viesmīla apjop, viņa saka, vairāk viņi tur ir. Nē, tā nevar. Es saku, bet kā nevar? Es varu. Es 2 reizes uzzvanīju restorānu paprasīt. Man vajadzēs vienam 8 cilvēkiem, vienam 7 cilvēkiem. Es saku, mēs jau tāpatās pie viena liela galda. Visticamākais nesēdēsim, mēs tur pie dažādiem lieliem galdiem būsim, vai ne? Bet tāpēc, ka mēs redzējām to, ka negribam. Tad mēs sapratām, ka tā nav tā vieta, kur mums būtu. Jo, attieksmi jau arī parāda citreiz ceļu dzīvē. Un tad mēs pēc tam izgājām vēl uz citām vietām apskatīties, un vienā no tām uzreiz uz sitienu, mēs arī vakar bijām, uzreiz uz sitienu, viss, un redzēt, ka tas nav ne īpašnieks, tas vienkārši ir darbinieciņš, kurš tur strādā, kurš darbojās, bet viņš meklē risinājumu. Un varbūt ne tik tajā pirmajā vietā, kur mēs gājām, tur angļu valodu tiem jauniešiem bija, vienkārši superīgi, jauni cilvēki, viņi samācījušies angļu valodu. Tajā, kur mēs vakar bijām,
tur, būtu vēl jāpamācās, bet sapratāmies, viņi zināja, viņi saprata, ko es gribu, viņi pateica, mēs izdarīsim visu to labāko, un arī izdarīja to labāko, un mums vakar bija foršs vakars, un no otras puses paskatīties, iedomājies, tam īpašniekam, kur nesanāca, ja, viņam aizgājām garām darījums par kādiem 1000 eiro. Kā 11 cilvēki aiziet uz restorānu, ap 1000 eiro aizgāja garām darījumus. Viņš noteikti, svētdienas vakarā, viņš noteikti nebūtu gribējis, ka viņam aiziet garām darījumus par 1000 eiro svētdienas vakarā kafejnīcai, restorānam. Noteikti, jo viņi vaļā ir līdz svētdienās, viņi tur ir vaļā līdz kaut kādiem 10 vakarā. Bet ar kā aizgāja? Tikai tāpēc, ka noteikšana bija dota tiem, kas nav apmācīti, kā rīkoties situācijās un kā meklēt risinājumu, lai joprojām censtos dabūt to darījumu, kas nāk tavā virzienā. Un varbūt arī nav bijuši kādreiz kaut kādi pārbaudas mehānismi ieviest, jo tas jau arī ļoti svarīgi. Ja viens ir apmācīt, vai tos pēc tam pārbaudīt, vai sekot tiem tavām mācību instrukcijām. Tas nebija izdarīts, kā rezultātā potenciāli ienākumi šajā gadījumā aizgāja garām un aizgāja uz citu kantori, kurš vakar nopelnīja to 1000. Un arī, jā, viņi bija laimīgi, un mēs arī bijām laimīgi, tā kā visiem bija forši. Tā ir tāda lieta, ko šī iesākot nedēļu padomāt vēl vairāk, kas ir tās rīcības, kas ir tās darbības, kas ir tās instrukcijas, kuras tu dari, un tu iespējams dari neapzināti, tāpēc, ka tev tas ir bijuši citi dzinuļi, vai tas ir rēķini, vai nodokļi, vai algas, vai kas tev gali jāsavēl, kā rezultātā tu esi vienmēr meklējis, kā īpašnieks, kā idejas iniciators, meklējis risinājumu. Un tad cilvēki, kuriem nav tādas spiedieni, viņiem nav jāmaksā, viņi neizjūt to, ka viņiem jāsapelna saviem nodokļiem, viņi neizjūt to, ka ir jānopelna tik un tik algām, reizi, cik viņiem samaksā, un viņiem nav tas dzinulis. Un tad attiecīgi to skatīties un palīdzēt ieviest pa visiem līmeņiem. Ejam, daram, un lai tad jaudīgi, un tiekamies rīt.